Latvijas vēsturē ir ģimenes, kuru dzīves stāsti kļuvuši par daļu no valsts likteņa. Viena no tādām bija Tepfer ģimene no Iecavas. Visi trīs vecākie brāļi, Herberts, Werners un Jānis Tepfer, piedalījās Latvijas neatkarības karā studentu rotas rindās. Savukārt jaunākais dzimtas pārstāvis Ilmārs Tepfers kļuva par ievērojumu ārstu un sabiedrisko darbinieku. Herberts Tepfers piedzima 1892. gada 2. jūlijā Iecavā aptiekāru ģimenē. Viņš mācījās Jelgavā un studēja Rīgas Politehniskajā institūtā. Pirmā pasaules kara laikā Herbertu iesauca Krievijas armijā. Viņš pabeidza Odesas karaskolu un kļuva par virsnieku. 1918. gada decembrī Herberts brīvprātīgi pievienojās Latvijas armijai studentu rotā. Viņš piedalījās kaujās Kurzemē, Zemgalē un pie Rīgas. 1919. gada martā kaujā pie Bātāru mājām Herberts drosmīgi apturēja pretinieku uzbrukumu, palīdzot glābt savu vienību. Par šo varonību viņš saņēma Lačpleša kara ordeni. Pēc kara Herberts kļuva par Latvijas kara atašeju Somijā un Igaunijā, bet vēlāk strādāja armijas ekonomiskajā veikalā. Otrā pasaules kara beigās viņš devās trimdā uz Zviedriju, kur nodzīvoja līdz 1968. gadam. Werners Tepfers piedzima 1893. gadā Iecavā. Viņš studēja jurisprudenci Maskavas universitātē un kļuva par juristu. Arī Werners 1918. gadā pievienojās Latvijas armijas studentu rotā. 1919. gada oktobrī bermontieši centās ieņemt Rīgu. Werners sabojāja dzelzceļa tiltu pār Daugavu un neļāva ienaidnieku bruņvilcienam šķērsot upi. Par šo drosmīgo rīcību viņš saņēma Lačpleša kara ordeni. Vēlāk Werners kļuva par ģenerāli un kara ministrijas tieslietu dienesta priekšnieku. Viņš vadīja kara muzeja padomi un pasniedza kara vēsturi. Otrā pasaules kara laikā Werners iestājās pretošanās kustībā un kļuva par vienu no Latvijas centrālās padomes vadītājiem. 1904. gadā viņš devās trimdā uz Zviedriju un turpināja darbu Latvijas labā līdz savai nāvei 1958. gadā. Jānis Tepfers piedzima 1898. gadā. Viņš studēja medicīnu Tērbadā, bet Latvijas neatkarības kara laikā pievienojās studentu rotai. Pēc kara Jānis izvēlējās diplomāta ceļu. Viņš strādāja Latvijas ārlietu ministrijā un vēlāk kļuva par Latvijas sūtni Somijā. Kad Latviju okupēja Padomju Savienība, Jānis atteicās atgriezties okupētajā Latvijā un palika Zviedrijā. Trimdā viņš daudzus gadus pārstāvēja Latvijas diplomātisko dienestu un turpināja cīnīties par Latvijas neatkarības ideju. Jānis Tepfers mira 1994. gadā Stokholmā. Ilmārs Tepfers piedzima 1904. gadā 10. augustā Iecavā aptiekāru ģimenē. Viņš studēja medicīnu Latvijas universitātē un kļuva par ķirurgu. 1930. gados Ilmārs aktīvi darbojās sabiedriskajā dzīvē un bija aizsargu organizācijas biedrs. No 1937. gada viņš bija Latvijas sarkanā krusta Daugavpils slimnīcas direktors. Viņš palīdzēja attīstīt medicīnu Daugavpilī un rūpējās par pacientiem kara laikā. Ilmārs bija arī Daugavpils aizsargu pulka ārsts, mazpulka ārsts un Daugavpils latviešu biedrības padomes loceklis. Otrā pasaules kara beigās viņš devās trimdā uz Zviedriju, kur aizvadīja atlikušo dzīvi. Ilmārs Tepfers mira 1968. gadā. Protams, nevar aizmirst visu šo dēlu, tēvu, Krišjānu Tepferu. Krišjāns Tepfers piedzima 1802. gadā Jaunsaulē. Viņš studēja Tērbatas universitātē, kur ieguva aptiekas palīgu un vēlāk arī provizoru grādu. No 1889. gada viņš kļuva par Lieliecavas aptiekas pārvaldnieku un īpašnieku. Aptieka bija ne tikai darba vieta, bet arī vieta, kur bērni mācījās disciplīnu, izglītības nozīmi un mīlestību pret Latviju. Krišjāns ar sievu izaudzināja dēlus, kuri vēlāk kļuva par nozīmīgām personām Latvijas vēsturē. Tepferu ģimenes stāsts ir stāsts par izglītību, drosmi un uzticību Latvijai. No tēva Krišjāņa aptiekas Iecavā līdz neatkarības
kara kaujām, diplomātijai, medicīnai un pretošanās kustībai. Tepfer dzimta atstāja nozīmīgu nospiedumu Latvijas vēsturē. Herberta un Wernera Tepfer vārdi iekalti arī Iecavā dzimušo Lačplešu kara ordeņa kalavīru piemiņas stelā. Savukārt, Tepfer dzimtei piederošās aptiekas ēkas ir izveidota metāla piemiņas plāksne, kur tiek iegravēti visi tās ēkas dzimušie Tepferu dzimtes pārstāvji.